Kāpēc mums vispār tās jautājums ir? Cilvēki, kurus es satieku pilsētā vai arī ārpus mūsu Ventspils, kad viņi dzird, kā es esmu ventspilnieks, tad viņi uzreiz atceras par mūsu govim, par mūsu bruģi. Viņi brīnas par to, ka braucot pa mūsu ielam ir tāda savdabīga skaņa, un tā, ka viņam tas šķiet interesanti. Tie ir divi tie aspekti, kas cilvēkiem nāk prātā domājot par Ventspili. Un vēl viena lieta, kas nāk cilvēkiem prātā, ir pilsētas tukšums. Pilsēta tiešām ilgāku laiku gada tukšāka nekā kādreiz. Tieši tas ir redzams arī daudziem Ventspils apmeklētājiem. Runājot par govim un brūģi, es domāju, ka gan brūģis, gan govis ir labas. Protams, varbūt man gribētos redzēt kādus citus govju pieminekļus, varbūt man gribētos kaut kādus interesantākus, oriģinālākus, varbūt man gribētos brūģi skaistāku, bet noteikti gan tās ir ļoti labas lietas. Man gribētos, lai Ventspils apmeklētājiem un pašiem ventspilniekiem asociēs nevis ar govim un brūdi, bet gan ar kādu pilsētas īpašību, dzīves raksturu, ka Ventspils ir tiešām dzīva pilsēta, nevis tukša.